Sveiki skatītājiem! Šodien uz remontiņu Mitsubishi Spacetars vainas nekāda liela. Vienkārši kliente teica, pazudusi tālā gaisma. Un nekas īpaši nav darīts. Pārsteigājot visus drošinātājus, viss ir kā labi. Atrodot to, ka mums te bišķi lodēti gali, bišķi aprūsēs. Un secinājums bija tāds, ka it kā nav kreisam lukturim masas, jo ieslēdzot tālo gaismu, viens lukturis deg, otrs nedeg. Pievienojot masu, es te tā ātri domāju, ka masas vads pieskrūvēja masas vadu pie sāniem un cerēju, ka būs atrašanājis problēmu, man tālā deg un neslēdzās ārā. Beigās jau bija izmisuma pilns, nezināju jau vairs ko darīt, sāka pētīt visas buntes. Izņēmu akumuatoru un domāju, nu kā būs, tā būs. Un šeit nāk gaisa filtram tāds te uztvērējs, norojot viņu nost. Nezinu, kuram paveicās man vai klientam, un ieraudzīju šādu te brīnumu. Lūk, mums ir arī risinājums. Te viss ir jau zaļš un sapuvis. Ja. Un, ja nemaldos, tad tas ir sarkanā krāsā vads. Lūk, ja. Pats interesantākais tas, ka šis te sarkanais vads uz lampām aiziet Spacetaram kā masas vads. Parasti ir melni, bet tad viņam ir kaut kāda vadība. Nu, tas nozīmē, ka viņš noburo te vēl kaut ko, nu ko. Izstās, ka man paveicās, izmazgāsim, saremontēsim un tad jau redzēsim. Tā. Remonts, var teikt, ka mums ir izdevies. Strādā gan tuvā, gan tālā un arī pārslēdzās. Viss kārtībā. Reti, kad gadās, ka tādu zaļo atrodās, nu tā, uz čuju un ņuku.